Dakteres Intas Dinsbergas privātklinikā ir pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un dažādu procedūru spektrs. Katrs no pacientiem šeit ir mīļi gaidīts un īpaši lolots. Dakteres Intas Dinsbergas privātklinikā pievienojas jauns speciālists Ints Bruņinieks, vēnu ārsts un proktologs. Parunāsimies par to, kāda tam ir saistība. Es esmu viens no retajiem ārstiem Latvijā, kurš praktizē gan kā flebologs, gan kā proktologs. Parasti un diezgan bieži šīs problēmas, teiksim tā, iet roku rokā, un ja ir vēnu problēmas pacientiem, tad bieži ir arī proktoloģiskas problēmas, hemoroīdu sāsnēm. Biežāk tas ir sievietēm, sievietes arī vairāk rūpējās par savu veselību, biežāk vēršas pie ārstiem, vairāk rūpējās par savu skaistumu, kosmētiski skaisti izskatītos gan kājas, gan arī anālā vidū, lai tur viss būtu kārtībā. Un tad ir pacienti, kuriem ir nepieciešams gan flebologs, gan proktologs. Es savās pieņemšanās praktizēju, ka pieņemu abu jomu speciālistu, pat teiksim tā, vienas pieņemšanas laikā. Pacientiem ir iespējas pierakstīties pie manis kā pie flebologa un uzreiz arī pierakstīties nākamo laiku paņemt kā pie proktologa. Un šajās 40 minūtēs mēs tad pārunāsim gan fleboloģiskas problēmas, gan proktoloģiskas. Pacientam nav jāiet pie dažādiem speciālistiem. Ja es esmu iekarojis pacienta uzticēšanos, tad nevajag baidīties, kautrēties, kā nu tur ies pie citas speciālista, tas ir atkal pacientam stress. Tad pie manis atnākot, mēs pārunāsim, izrunāsim abu veida problēmas un radīsim to labāko risinājumu. Un kā jūs teicu, tā mana vizīte lielā mērā sastāv no sarunas, lai no komunikācijas, lai pacientam konsultācijas beigās viss būtu skaidrs, viņam saprotamā valodā, bez kaut kādiem īpašiem medicīniskiem terminiem, kas viņam ir un kas precīzi ir jādara, lai problēmas sakārtotu.